Sveiciens BeSafe YouTube kanālā. Mani sauc Aigars un sākam sadaļu par drošību pirtī. Sveiciens, tātad šodien runājam par traumatisma riskiem iekšpus pirtis, tā kā par to, kam tur ir jāpievērš uzmanība. Tā pirmais sākam ar grīdu, ar to, kādus materiālus mēs izvēlamies, un ja mēs tiešām izvēlamies šīs te flīzes, tad skatāmies, lai viņas ir neslīdošas, jo atceramies, mums ir mitras kājas, dullas galvas, ja, un līdz ar to agri vai vēl varētu notikt kaut kādas problēmas. Tā kā parasti, protams, pērtuvi ir ērti, ka viņi ir izflīzēti, ja tur mitrumi lieli un vieglāk pēc tam sakopt, bet par to pārējo uzgaidāmo telpu un tam līdzīgi ir jāskatās. Un, ja tiešām mēs tur izmantojam, kur ir lielāks telpas, teiksim, protams, pašās pērtuvēs, ja viņas ir maziņas, tad tā pakrišana ir mazāk iespējama, ja mēs tur kaut ko, bet arī tātad flīzēm ļoti liela izvēle, kādas flīzes mēs izvēlamies. Ja? Un skatāmies, protams, vienlaidu betona grīdas, vienlaidu flīžu grīdas paši par sevi notur mitrumu un ir bīstamākas. Protams, mēs kādreiz parunāsim par bioloģiju, ja, tātad par to, ka grīdām ir jābūt tādām, lai savukārt nerastos attiecīgi bioloģiskas vielas, pelējumi un tam līdzīgi, viņi būtu ērti kopjums, tāpēc te ir jāatrod tas kaut kāds vidusceļš starp to, lai viņas būtu mazāk traumatisms, bet attiecīgi viegli uzkopt, saslaucīt, lai liekas mitrums nerodās un pēc tam neparādās pelējums un tam līdzīgas lietas. Mainam tātad visas bojātās flīzes, skatāmies, pievēršam uzmanību, ja mēs staigājam ar plikām kājām, tam ir daudz lielāka nozīme. Tāpat kā dušu telpās, ja mēs, teiksim, tur kaut kādās citās telpās varbūt uzvalkam čības un tam līdzīgi, tad, protams, dušās, jā, mūsdienās mēs zinām, lai tur nedabūtu sēnītes un vēl visādas lietas arī pirtī, mēdz zīt sevišķi tās ir publiskās pirtis staigāt ar čībām, bet vienalga, tātad galvenā ideja būtu tā, tik līdz mēs ieraugam, tātad mums ir jādodas un jānomaina šie te bojātie elementi. Tas attiecās uz jebkuru vietu, kas tajā pirtī mums ir. Tātad izvairamies, tad, kad būvējamies, izvairamies no šiem te sliekšņiem, jā, jo atceramies, mēs jau runājām, tātad cilvēki iet ar mitrām kājām, dažādi materiāli, dažāda slīdība, alus galvā, līdz ar to šīs ir tās vājās vietas, kur cilvēki varētu, tad cenšamies vienādos līmeņos, jā, tur ir dažādi risinājumi, kā viņus, teiksim, var tās salaiduma vietas uzlabot, ja mēs par to parunāsim, lai viņas nebūtu asas, bet principā, cenšamies izvairīties no sliekšņiem. Vienīgais, kur, protams, mēs varētu, bet tur arī ir risinājumi šobrīd, tas ir kaut kādās dušas telpās, kur mēs veidojam, tādus tā kā, viņas nesauc par sliekšņiem, bet savu veidu trapiem, kur mēs nomazgājamies, lai tas ūdens nepilētu, bet iespēja daudz lauku ārpusē, jā, ka viņš ātri satecētu un aiziet projām, jā, tur var būt, bet principā vislabāk, protams, būtu, ka mums tajā pirtī, pērtuvē viscauri būtu vienāda grīda un iespējams arī no viena materiāla. Tāpat tās izvairamies no sienām, grīdām, no asām virsmām, tātad skatāmies, mūsdienās ir varianti, lai viņas būtu apaļas, jo mums tur ir gan plikas kājas, gan rokas, mēs ejam, kaut kur pieskaramies, ja, tad faktiski šīs ir tās vājās vietas, kur mēs varam sagriezties, it sevišķi, ja tās flīzes tiek piegrieztas. Ja, tāpēc arī būtu no tās tehnoloģiju viedokļa, ja, protams, tas būtu stāsts flīzētājiem, ka mēs flīzējam no šiem stūriem, tādiem ārējiem stūriem uz iekšējiem stūriem. Tas no tehnoloģiju viedokļa, jo tad, kad mēs piegriežam flīzes šajos iekšējos stūros, tur parasti neviens īsti iekšā neskrien, un sagriezties ir iespēja daudz mazāk. Tālāk ķeramies pie lāvām un tām koka daļām, tātad skatāmies, lai viņas nebūtu bojātas, lai viņas būtu no pietiekoša materiāla, lai mēs uzsēžoties, uzguļoties vai kāpjot augšā nesalauztu, nesatraumētos. Tāpēc tam ir jāpievērš uzmanība. Protams, ka lielākā problēma parasti gan ir, teiksim, ārpusē vai tur, kur iet uz ārpusi, ja pašām lāvām, ja tur nav ļoti mitrs un nav ļoti vecas telpas, tur parasti
problēmas ir mazākas. Protams, tie, kuri ir tādi profesionāli, mēs varam parunāt, ka taisa, protams, pirts lāvas un visu to konstrukciju no materiāliem, kam nav zari, kur neveidojas šīs te vājās vietas, kas varētu plīst vai bojāties. Pie tam pēdējā laikā gan tam pievērš mazāk uzmanību, bet, ja mēs paskatītos, tā kā teikt, senos cilvēkus, senie latvieši, protams, pirtī iekšpusē nekur neizmantoja skuju materiālu, jo ir sevišķi šīs te zaru vietas, kur nāk skujas, viņas ļoti lielā karstumā šie te sveķi uzkarst un var apdedzināties. Tas būtu nākamais stāsts, jā, bet tāpēc, teiksim, ja viņi ir no atbilstoša materiāla, bez zariem, tur problēmas ir mazākas. Bet šajā gadījumā vairāk tā uzsvars uz to, ka ja tiešām materiāli sapūst, ir redzami bojājumi, tad viņi ir jānomaina. Tā kā viss atceramies par šo te elementu stabilitāti. Vēl viena tāda lieta, par ko ļoti maz tiek domāts par šo te uzkāpšanu, te es esmu uzlicis divus dažādus paraugus. Mēs varam redzēt vienu tādu bišķiņu labāku, lai gan ir kaut kur es biju redzējis, kur sānos vēl, ne tikai ir šīs te, tie tādi, ķeblīši, bet arī marga, pie kā var pieturēties. Bet šajā vienā gadījumā, jā, mēs redzam, ka, teiksim, ir labāk padomāt, ir šī aizsarga marga, lai tie, kas nāk uzreiz pa taisno no augšas, uzreiz nenokristu lejā. Savukārt tiem pārējiem, ja mēs redzam, ka tur tādi krēsliņi, cik viņi ir stabili, cik nestabili, un uz tiem mēs ja varam sēdēt, tad tur risks ir mazāks, bet ja caur viņiem mēs kāpam uz augšējās lāvas, tad, protams, ir jādomā, cik viņi ir stabili, kāda visu šī konstrukcija vienmēr ir jāatcerās tas, ko es jau esmu teicis un atgādinu, ka pirmkārt tas ir slapjums, otrkārt dažādas temperatūras, kas ietekmē galvu un tam līdzīgi, tāpat tās vēl arī ausu, vēl kādas lietas, ko mūsdienās nes kāpēc šausmīgi gribās lietot pirtī, tas viss ietekmē stabilitāti un tam līdzīgi, līdz ar to līdz nelaimes gadījumam ir daudz ātrāk nekā, teiksim, ja mēs to veicam ikdienas darba pienākumos, ja kur mēs esam skaidrā, apzināmies, ko daram. Tā kā veidojam drošas šīs te uzkāpšanas vietas, atbilstoši nespēju, lai jebkurš, principā mūsdienās uz kādu 150 kg veidoja, tā kā tādi, jo vīri var būt 100, 120, lai viņi droši var uzkāpt. Šeit ir tas, ko es iepriekš teicu, jo tad tādi varbūt lielāki, varbūt mazāki iestrādāti dizainā šie te uzkāpšanas atbalsti vai margas vai pieturēšanās vietas, ja tad kā paraugs, kā tas tāds varētu izskatīties. Un, protams, ir sevišķi, es esmu redzējis tā saucamās melnās pirtīs, jā, tādās pārējās mazāk varbūt ir šīs te regulējumās lāvas, kur ikdienā, ja nevajag, viņas tā kā nav izlaistas, jā, un attiecīgi, protams, ja ierodās pietiekoši skaits cilvēks vai kāda tur ir, viņas kaut kādā brīdī tiek nolaistas, viņām ir tātad jābūt tādā atbilstošu nespēju tā, lai tur, protams, cilvēks varētu izdarīt to, ko vajag. Un, protams, domājam par to, kā uz viņām mēs nokļūstam. Par to mēs jau tā kā iepriekš parunājam, tā kā tas viss ir jāņem vērā, lai tur būtu droša uzkāpšana, drošs pats par sevi, lai viņas nenogāstos, viss būtu droši. Un, protams, domājam arī par šiem te, es esmu viņus nosaucis par darbarīkiem, bet darbarīki mūsdienās gan spilveni, gan vēl dažādas lietas, ko mēs izdomājam, ja, ka viņi būtu droši, nebojāti, bez skabargām, un tad kaut kāds materiāls, kas ir labāks, skatāmies. Protams, kā starp koku pirtī un audumu skatāmies tīri no bioloģiskā viedokļa. Protams, tur ir mitrums, un nevienmēr, teiksim, materiāls spēja izžūt, ja, jo tad obligāti ir varbūt jāmazgā papildus šie spilveni, papildus vēl kaut kas jādara, dezinfekcija. Tā kā, ja jūs prasītu man kā cilvēkam, kas skatās uz šo no darba aizsardzības viedokļa, es teiktu, ka jā, vairāk skatāmies uz šādiem koka, ir tādi speciāli mūsdienās tā kā spilveni, bet viņi ir tā kā no tāda ar gumijām un plasmasiem izveidoti un cenšamies izvairīties no tādus
vairāk kārtīga auduma, tāda, ja, tur mēs varam izmantot kaut kādus citus materiālus, kurus vieglāk kopt, vieglāk izžāvēt. Un, protams, ka ņemam vērā to, ka izmantojam tur, kur nevar apdedzināties, tad neizmantojam kaut kādus lietas arī ar sveķiem. Tas pats par rokas darba rīkiem, šajā gadījumā par pēršanas lietām es esmu vienkārši iekopējis. Jā, protams, latvieši sasēja slotiņas, apsēja. Protams, ka viņi arī pievērs uzmanību, lai tā vietā, ko mēs turam, tur nebūtu asu zaru, nesatraumētu rokas. Jā, mūsdienās, protams, mēs rūpnieciski jau varam nopirkt, kur jau ir ar kātiņiem un tam līdzīgām lietām. Šeit varbūt ir tā saucamās, visdrīzāk tas ir kaut kas no Ķīnas, no bambusu slotiņas, jā, kur jau ir ielīmēts rokturos skaisti. Protams, arī paskatāmies, vai paši rokturi nav bojāti, bet parasti vairāk vai mazāk tur nekādām problēmām nevajadzētu būt. Tā kā tam pievēršam uzmanību. Ja jūs prasītu, kā būtu foršāk, jā, es teiktu, ka ja mēs paši taisām vai iepērkam, skatāmies no tiem, kuriem viss tas kāds ir nosiets. Ir tādi, kuri redzējuši ar līna diegu, kur cilvēki ir ar nosējuši visu cauri, līdz ar to zari nenāk ārā. Līdzenākas, gludenākas ir tās savienojuma vietas. Jā, tas, protams, maksā kaut ko, bet kaut kādā brīdī, protams, tas pasargā no šīm te mehāniskām roku traumām. Domājam arī par šiem te masāžas rīkiem, ja tad mēs dažādus izmantojam, skatāmies, lai viņi būtu droši, bez saplaisājušām daļām, mēs nevarētu apdedzināties, ja tas būtu jau no tādas apdedzināšanās viedokļa. Tā kā tur ir dažādi. Šis ir viens no paraugiem, ko es iekopēju, tā kā idejai tas būtu skaidrs. Protams, domājam pat globāli par šo te netīšo pakrišanu, ja tad skatāmies šeit it kā ir labi domāts, es saprotu apmēram iespējams, lai augstā periodā, teiksim, kājas mazāk saltu, bet, vienmēr ir jāpatur šīs te, kurš risks ir svarīgāks. Piemēram, šajā gadījumā, ja viņi tie deķi ļoti labi turās pie grīdas, nav tādās vietās, kur netīšām viņi lokās uz augšu, uz leju, tad var būt, kad ir ok, bet es drīzāk teiktu, ka tad izvēlamies tādus materiālus, kas ir silti, vai tad domājam par siltām grīdām, ja, jo, protams, katrs šis te papildus materiāls rada iespēju netīšām aizķerties, mums ir slapjas kājas, mums ir dulas galvas, apreibušas galvas, līdz ar to domājam, ir sevišķi tuvu pie pērtuves, tur, kur mēs tā kā ikdienišķi vairāk staigājam, tur varbūt arī nevajag. Jā, ja mums tur ir kaut kāda 2., 3., 5. telpa, kur mēs pēc tam varam iet, tur ir galds, kur mēs varbūt tās esam tālāk jau no pirts, iespējams, varbūt, ka tā ideja nav slikta, bet, ja, teiksim, liekam, tad tiem materiāliem ir jābūt pietiekoši lieliem, jā, lai nebūtu tā kā iespēja kaut kur aizķerties, un viņiem jābūt tādi vienlaidu materiāli, lai vieglāk un ērtāk viņus būtu lietot.